Esiet sveicināti jūs mājās. Ēterā priekšvēlēšana diskusija raidījums Novada izvēles. Kopā ar visiem būšu arī es, Skrundas televīzijas žurnāliste Ieva Benefelde. Šoreiz uz sarunu esmu aicinājusi Skrundas novada deputātu kandidātus, bet pirms mēs iepazīstamies ar studijas viesiem, iepazīsimies ar pašu Skrundas novadu. Skrundas novads atrodas Viduskurzemē, Vēntas krastos. Novada teritoriju veido Skrundas pilsētu un 4 pagasti. Pēc pēdējiem datiem tie ir aptuveni 5800 iedzīvotāju. Pēc ekonomiskās attīstības Skrundas novads ir īpaši atbalstāmajā teritorijā. Pagājušās vēlēšanās te piedalījās 5 kandidātu saraksti. Vēlēšanās visvairāk balsu ieguva Demokrāti LV. Viņu rokās arī bija novada vadība visus 4 gadus. Domē iekļuva arī visi pārējie kandidējušie saraksti. Šobrīd Skrundas novadā uz 15 deputātu vietām kandidē 36 pretendenti no 2 sarakstiem. Uz diskusiju esmu aicinājis pa vienam pārstāvim no katra saraksta. No Reģionu alianses raidījumā piedalīsies Nellija Klenberga un no Vienotības saraksta Ainars Piļeckis. Labvakar! 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 Klenbergs kundze, jūs šobrīd vadāt Skrundas novadu. Kas jūsuprāt pēdējos 4 gados ir tie redzamākie paveiktie darbi? Es gribētu teikt, ka katram iedzīvotājam būs savs redzējums par to labo paveikto. Man kopumā šķiet, ka šis saraksts ir varen garš un visus nenosaukt, ņemot vērā to, ka mēs darbojamies jau pēc novada reformas. Varbūt arī ļoti sarežģītos finansiālos apstākļos, jo mēs visu šajā laikā dzīvojam krīzes apstākļos. Es varu teikt, ka svarīgi bija apvienot iepriekšējo 5 deputātu kandidātu vēlmju sarakstu, izveidot vienu, ko mēs arī izdarījām, un ķerties pie tā realizācijas. Un visi šie darbi, gan mūsu pilsētas centrā, estrāde, A9 ceļš, varbūt arī sociālās aprūpes centra, lifts un daudz vēl citas vietas, tāpat kā ielas Rudbāžos, Sajietnams Nīkrācē, uzkopts sētas un vietas Raņķos ir tie labie darbi, bet to vērtēs iedzīvotāji. Piļecka kungs, jūs šos 4 gadus esat bijis arī Skrundas novada domas deputāts. Kādus jūs varat nosaukt šos redzamākos padarītos darbus, kas ir izdevies? Kā jau kolēģi teica, ka patiesībā ir paveikts daudz, bet viss pats sākums bija pats grūtākais. Apvienojās visas pašvaldības un sākums bija gauss un lēns, kamēr visi iestrādājās un atrada savu vietu un savu ritmu un savu tempu. Un, tādā veidā tas, kā jau arī sacīja, ka kamēr atrada kopējo valodu un iesākās darbs pie projektiem, pie realizācijas, pie iestādu izveidošanas, pie štatu darbiniekiem, viss tas nebija tik vienkārši. Un, pateicoties šim laikam, mēs daudz ko paveicām veiksmīgi. Ņemot vērā to, ka sauksim to par krīzi, varbūt to vārdu nelietot, bet budžets bija kāds bija. Ar tiem līdzekļiem, cik mums bija atvēlēt, ar tiem arī strādāja pašvaldība. Paldies! Ko tomēr nav izdevies īstenot, pie kā vēl jāstrādā, Klenbergas kundze? Līdzīgi varbūt tā kā tas vēlmes saraksts, mums katram ir kāda personīga vēlme, gan kā iedzīvotājiem, kā deputātam, ko mēs labprāt būtu realizējuši šajā periodā pie finansējuma apstākļiem, citiem varbūt attīstībai vairāk atvēlošiem. Un tomēr ir nozares, kuras mēs varam vēlēties vēl labāku darbu, un ar to arī iedzīvotāji ir vērsušies domē. Tā, piemēram, ir komunālā saimniecība, tā arī ir izglītība, tā arī ir sociālā sfēra, kur vienmēr ir iespējas augt. Bet es gribētu teikt, ka nav nemaz tik daudz to nepaveikto darbu, un kaut vai par to apliecina tas, ka deputāti, šī sasaukuma deputāti ir gatavi startēt 2 sarakstos, man jau gribas gan izteikt 95%, un tas ir labs rādītājs, jo tad tas nozīmē, ka mums ir vēl ko darīt, un varbūt, ja mēs runājam reizēm par to, kas nav izpildīts, man gribas teikt, ka izpildīts ir vairāk, jo to arī apliecina tas, ka Skrundas novads šajos pēdējos, varbūt 2,5 gados, ir kaut vai pacēlies attīstības indeksa pakāpē par pāris vietām uz augšu. Tas nozīmē, ka mēs ejam uz attīstību un visu priekšā, lai mēs paveiktu to, ko neesam spējuši paveikt šajos 4 gados. Piļecka kungs, kas jums šķiet, ko nav izdevies paveikt? Manā skatījumā
kā jau kolēģi pieminēja, kad patiesībā ar komunālo saimniecību ir tā bēdīgāk dotā brīdī, to varbūt detalizētāk jāpārskata citā sarunā, bet mums neizveidojās tā, kā bija sākotnēji domāts, kad pakalpojumi veidosim uzņēmumu, būs pakalpojumi lētāk. Diemžēl tā tas nav sanācis. Otra lielākā bēda, ko es uzskatu, kas ir principā maz atkarīgs no pašvaldības, tie ir pašvaldības ceļi, kas būtībā ir pašvaldības asins rite un klupšanas akmenis uzņēmējiem. Plus vēl tam varētu pieminēt sociālo sfēru un izglītību. Manuprāt, ka tur vajadzētu nedaudz piestrādāt un šo to pamainīt. Paldies! Ja mēs runājam par pašu Skrundas novadu, tas atrodas izdevīgā ģeogrāfiskā vietā, tomēr 2012. gadā tas bija īpaši atbalstāmā teritorija. Kas varbūt traucē šai uzņēmēju darbības attīstībai novadā? Klenbergs kundze, lūdzu. Es domāju, tā pirmkārt arī paša iedzīvotāja iniciatīva, jo raugoties tādā ilgtermiņā, salīdzinot tos uzņēmējus, kuri novadā darbojas, izmaiņas nav lielas un kaut vai ikgadēji tiekoties ar tiem 10 dižākiem nodokļu maksātājiem, turpat izmaiņu nav. Protams, ka arī šie valsts kopējie politiskie un ekonomiskie apstākļi nosaka, kur cilvēkam izvēlēties būt un kā darboties. Un es domāju, ka tomēr mēs esam šajā labā ģeogrāfiskā vietā, un viņi savu labumu arī atrodoties, kur mēs esam arī devusi. Un es domāju, ka situācija būtu vēl bēdīgāka, ja mums nebūtu šī tranzīta ceļa, ja nebūtu šo noturīgo, es teikšu, vidējo uzņēmēju, kuri prot nevien pelnīt, bet pat arī dalīties ar to, kas viņiem ir. Piļecka kungs, kā jums šķiet, kas traucē šai uzņēmēju darbības attīstībai? Manā skatījumā trūkst kvalificētu speciālistu un uzņēmīgi cilvēki. Patiesībā ir tā, ka mums daudzas lietas ir iedot kā dieva dāvana. Tie ir ceļi, tās ir infrastruktūras, vieta, reljefs, meži, lauki. Mēs neizmantojam tos resursus, kas mums ir. Un patiesībā ir jāskatās patiesībai acīs, un, diemžēl, uzņēmīgākie cilvēki ir atstājuši Latviju, jeb strādāt gribošie, un šeit ir palikuši tie, kas mums ir. Un vien un tie paši cilvēki, viņiem ir spējas un rosības tik, cik ir. Viņi nevar, kā saka, 10 frontēs vienlaicīgi strādāt, būs grūti. Es gribētu piebilst, ka varbūt runājot ar uzņēmējiem, kuri darbojas aktīvi, tad jautājot, kas ir tas, kas jums, tā teikt, dot iespēju attīstīties. Primārais jautājums ir valdības politika uzņēmēju darbībā, jo pasludināt to kā prioritātu un nedot šos atbalsta mehānismus reāli. Situācija jau neuzlabojās, jo cilvēkiem šai brīdī laukos tomēr ir ļoti zems ienākumu līmenis, un lai uzsākt savu jauno biznesu, būtu jābūt daudz vienkāršākiem un arī atvieglotākiem noteikumiem kaut vai privātu uzņēmumu maziņu radīt. Un tur gan tas ir tas, manuprāt, lielākais akmens, kāpēc mēs nespējam šo nozari iekustināt tā ļoti veiksmīgi, bet visā valstī. Kas varbūt ir tas, ko tieši pašvaldība var darīt? Kādā veidā? Pašvaldības tātad iespēju veicināt uzņēmēju darbību ir ļoti ierobežota. Atkārtoju to vēlreiz, tāpēc, ka mēs runājam par to no dažādām tribīnēm, veicināsim uzņēmēju darbību. Un tas vienīgais, ko mēs varam, tātad sakārtot ceļus, infrastruktūru, lai uzņēmējiem būtu ērta piekļūšana, ērti izmantojam tās komunikācijas, kuras mums ir. Un tur mēs arī mērķtiecīgi visu finansējumu iespēju robežās esam darījuši, kārtojot ūdens saimniecību, arī ceļus, dodot papildus finansējumu ceļu sakārtošanā. Tas ir tas, nav jau citu mehānismu. Mēs arī internetā esam publicējuši arī mums iznomājumās teritorijas. Interesi ir ļoti minimāla. Un tas ir pieejams mūsu mājaslapā, un nākošais, ja arī rodas šis uzņēmējs, protams, ka mēs nevaram iedot šo nosacītu vietu vai īpašumu tāpat vienu iznomāšanu, tad tās tomēr ir izsoles tiesības, un tad reizēm var gadīties tā, ka tas, kurš patiešām vēlas darboties, nespēja iegūt šo konkrēto nomas vietu, ja, un kāds vienkārši varbūt savu finansējumu iespējās ir pārsolījis, un arī šī uzņēmēja darbība līdz ar to neattīstās. Ir šādi gadījumi bijuši arī mūsu novadā. Piļecka kungs, jūs pats esat uzņēmējs?
Teikšu godīgi, lai strādātu un darbotos savā uzņēmumā, ikdienā saskaros ar daudz birokrātiskiem jautājumiem, te pašā laikā ar nodokļiem, ar cilvēku resursiem, kā jūs teicat, par tiem pašiem ceļiem un daudziem citiem jautājumiem. Bet būtībā jau pamats tomēr ir politika un tā ir nodokļu sistēma. Tieši par pašvaldību. Pašvaldībai vienīgā iespēja ir tikai dot informāciju, kur, ko varētu tajā brīdī uzsākt, kur ir labvēlīga vieta, kur ir resursi. Tas ir vienīgais, jo citu pašvaldībai instrumentu nav. Jo nav pašvaldība, visi konkursu kārtā, visi izsoles rezultātos tikai var vai nu izsolīt, vai nu iznomāt, vai nu nodot. Nav citu iespēju vienkārši. Arī savās programmās jūs esat šeit uzņēmēju darbībai un attīstībai pievērsuši uzmanību. Tātad Reģiona alianse saka, novada attīstībai atbalstām ražošanas pakalpojumu cita veida uzņēmēju darbību, tādējādi risinot nodarbinātības problēmas. Kā tieši atbalstīsiet šo te ražošanu un cita veida uzņēmēju darbību? Ļoti līdzīgi kā iepriekš to esam darījuši, svarīgi, ka mums ir kāds kompetents speciālists, kurš nodod to informāciju, ko saņem pašvaldība. Un esam vairāk kārt arī aicinājuši kopā mūsu uzņēmējus, kas ir mūsu novada, lai cik liela vai maziņa būtu. Un kādreiz bija pat tāda vēlme izveidot vienotu e-pasta adresīti, lai mēs saņemtu visu informāciju. Diemžēl paši uzņēmēji no tā ir jau atteikušies. Un skruna tomēr salīdzinoši ir maza, un tas tiešais kontakts, nododot informāciju, ir viens no veidiem, kā mēs varam to veicināt. Nākošais, protams, tā arī infrastruktūra, ko mēs mērķtiecīgi tomēr pie visiem sarežģītiem finansējuma apstākļiem esam darījuši un darīsim. Vienotība uzņēmēja darbību savā programmā sauc par prioritāti, un jūs sakāt, būs uzņēmēja darbība, jaunas darba vietas, sakārtota vide. Kā jūs tās jaunās darba vietas panāksiet? Es redzu tikai vienu iespēju. Tas ir patiesībā veidot novada ietvaros kooperatīvu, sāksim kaut vai to pašu dārzeņkopību, augļkopību, jo būtībā ir tikai viens, lai nodrošinātu mājsaimniecībām, ja maziem uzņēmējiem ienākums, būtībā ir jāveic kopēji pirmapstrāde. Un tas ir vienīgais veids, kādā veidā mēs varam palīdzēt uzņēmējiem. Kas saistīts ar turismu, tas mums ir skaidrs, informēt, kā saka, dot ziņu, izglītot un darīt zinām. Vēl būtiski svarīgi ir ceļi, infrastruktūra, pie kā ir jāstrādā, lai šeit būtu interesanti un netraucēt strādāt. Bet es saprotu, ka tie ceļi un infrastruktūra tomēr ir atkarīgi no līdzekļiem. Tie ir nepietiekami. Diemžēl. Solīt var, bet. Diemžēl tā tas ir, bet būtībā, ja gribam strādāt, lai šie paši uzņēmēji, kas mums ir, un viņi varētu strādāt un nodrošināt darba vietas, būs jārada iespēja, kā saka, budžetā jāatvēl tiem pašiem ceļiem, jo viņi ir katastrofālā stāvoklī. Vēl kas piebilstams ir? Es domāju, ka ja mēs skatāmies uz ceļu infrastruktūru, kura mūsu novadā, mēs tomēr varbūt arī apmierināti ar to, kā ir. Es esmu ļoti daudz bijis Latvijā, citos novados, un varbūt tieši šajā periodā mēs esam uzturējuši viņus normālā, tādā līmenī, kāds ir iespējams pie finansējuma. Līdzās braucot, tepat pavisam netālu novados ir vēl katastrofālāk, un arī ziemas periodā man bija ļoti patīkami dzirdēt, kā mums piezvanīja cilvēki un arī pateica paldies, viņas ir pārbraucot robežu, ir ceļš notīrīts un laicīgi notīrīts. Vienmēr būs izņēmuma gadījumi, tāpat kā Skrundā bija negadījums tieši centrā ar riteņu nolaušanu. Tas ir nakts, viena ārkārtas situācija, bet kopumā mēs ceļus esam nodrošinājuši apmierinošā līmenī, kāds ir iespējams šajā brīdī pie šī finansējuma. Piļeķis kungs, vienotībā jūsu programmā ir pavisam konkrētas lietas un solījumi pat ar termiņiem, cik ilgā laikā to panāksiet. Tā līdz nākamā gada 1. jūnijam jūs izgatavosiet informatīvus materiālus vietējo ražotāju produkcijas un pakalpojumu popularizēšanai. Kāpēc tik ilgs laiks gads tam vajadzīgs ir? Tas nav tik vienkārši, jo pašiem uzņēmējiem jāsanāk kopā un jānovienojas par vienu veidu, kā to visu izgatavot. Kā viņu noformēt, kā viņu darīt zinām, kādu veidu tur likt iekšā,
plus vēl tam apakšā līdzekļi, lai jebkurā gadījumā ar uzņēmēju līdzfinansējumu tas notiekās, lai būtu pašvaldības un uzņēmēji, uzņēmumu līdzekļi. Jūs arī līdz tam pašam laikam solāt jaunu gājēju velobraucēju maršrutu izstrādāt, vai jau zināt, kur būs šis velobraucēju maršruts, jau esat runājuši, kur tas pietrūkst, kur nav? Viņš ir pašvaldība attīstība plānos, būtībā viņš ir sen aizmirsta lieta, būtībā ir jāizceļ ārā no atvilknēm un jāaktualizē. Vai jūs jau zināt arī to finansējumu, kur jūs varētu dabūt, jo velobraucēju maršrutu profesionāli izstrādāt tomēr prasa arī diezgan liels ieguldījums? Tas ir pats teiksim, darba ietilpīgākais process, ja tā godīgi teikšu. Tas nav tik vienkārši. Ir piebilstams, ja? Jā, es varu teikt, ka, ja mēs atceramies, tad mūsu pašu jau periodu sākumā, pirms šīs jaunās mūsu novada reformas, jau tika izstrādāt šādu maršrutu iespējamību. Un svarīgi ir, kur rast šos līdzekļus, lai nopirkt kvalitatīvus riteņus, ko iznomāt. Un šai brīdī arī tie ir atrast varbūt ne tieši pašvaldības finansējumā, bet uzņēmējs Krunas Mūža ir iegādājusies speciāli, lai šos maršrutus varētu, kā saka, iedarbināt, un nav nekas jauns jāatklāj. Jo tad, kad ceļotāji iebrauc Skrundā, mums arī kartes, starp citu, ir bijuši izgatavots, viņas vienkārši ir jāatjauno un jāpavēro tādā skaitā, lai varētu dalīt šiem te veloturismu interesantiem. Par veloturismu celiņu es domāju, ka tas nav tik vienkārši arī, protams, ja, un ja mēs skatāmies A9 ceļa rekonstrukcijas plānā, tad tur ir šis mazais celiņš no vienas Skronas robežas uz otrai jau iezīmēts un būs vismaz pirmais izmēģinājums, pa kurien braukt. Tad viens būs Skronas novadā. Paldies jums! Nākamā svarīgā joma ir sociālā nozare, un Reģiona alianse savā programmā uzsver, ka pašvaldības sociālo pabalstu pieprasīšanas un piešķiršanas kārtībai jābūt vienkāršai un saprotamai. Vai tajā līdzinējā kārtībā tas nozīmē, ka jūs kaut ko mainīsiet? Es kopumā uzturu šajā nākošajā periodā varbūt arī tādu domu, ka vajadzētu turpināt labi iesāktās lietas, nevis vienkārši mainīt mainīšanas pēc. Un mēs esam izvērtējuši sociālā dienesta aģentūras darbu, esam definējuši tos darbus, kas ir veicami, tās vājos vietas un punktus, kas ir jāuzlabo, un mēs vienkārši attīstīsim tālāk un tādu programmu, kādu esam uzsākuši. Pabalstiem jābūt vienkārši pieejamiem, cilvēkiem saprotamiem, par ko, cik daudz. To patreiz arī nosaka mūsu valsts politika, kādā veidā viņus drīkst piešķirt, un papildus budžeta līdzekļu atvēlēt tiem pabalstiem, kuri mēs uzskatām par prioritāriem, kaut vai dzīvokļu pabalsts, kaut vai, piemēram, arī jaundzimušo pabalstu. Manuprāt, viņš ir svarīgs tādai novada piederības apliecinājumam. Vienotība saka, ka izstrādāsim un piedāvāsim plašāku pakalpojumu klāstu mazaizsargāto ļaužu grupām. Tieši ar kuriem pakalpojumiem jūs paplašināsiet šo klāstu? Līdzīga doma izskanēja. Tas ir doma ir pensionāriem, daudzbērnu ģimenēm, maznodrošinātiem cilvēkiem, kur ir nokļuvuši grūtās situācijās, teiksim, vai pēc avārijām, vai citiem negadījumiem. Tādā veidā viņš ir domāts. Nu, līdzīgs pabalsts jau ir šobrīd tādās ārkārtas situācijās. Kas vēl papildus? Ko jūs papildus dosiet klāt? Grūti pateikt. Es, godīgi sakot, uz dotā brīdī nevaru iedomāties, bet es domāju, ka runa ir par šiem pakalpojumiem. Es varu Aidanam varbūt atgādināt un palīdzēt šajā jautājumā nedaudz, jo patiesībā visi šie minētie, ko Vienotība ir uzskaitījis, jau arī ir pieejami šajā brīdī. Jo mēs esam radījuši pietiekamu un ļoti labu struktūru un tīklu, kas veids gan šo primāro veselības aprūpi, kas gan nav pašvaldības funkcija, gan sociālo aprūpi, gan veselības aprūpi. Mums ir gan šie dienas centri, gan dienests, gan top jaunas iniciatīvas, par kurām varbūt mēs tālāk runāsim. Skrundā pirms 2 gadiem iesaistījās projektā, ko veica Samāriešu kustība. Un ar domas tādu piekrišanu šis projekts šajā brīdī ir jau izvērtēšanā. Un es ceru, ka man bija pirmā tikšanās ar Visvaldu Kleinbergu, kas pārstāv Samāriešu kustību un arī Sarkano krustu. Un es ļoti ceru, ka realizēsies šis sapnis par mobīlo vienību. Un tas arī bija šīs varbūt domas viens no tādām darba vēlmes saraksta lietām. Viņi realizējās. Tā kā
nav jāmeklē un jāizdomā ritenis, daudz papildinājumu mums ir lielā mērā tas jau nodrošināts. Reģiona alianse arī savas partijas programmā paredz pilnveidot pieejamu veselības aprūpi katram mūsu novada iedzīvotājiem, vai tā nav šobrīd tik pieejama un kā tad to pilnveidosiet? Protams, ka arī mēs taču vēlamies, lai mums nodā ir pieejama arī ārsta speciālisti, kur šai brīdī tomēr ierobežots skaits, un tā ir iedzīvotāja iniciatīva, kur arī ir nākuši uz domu un lūguši, vai mums tiešām nav iespēja norganizēt, teiksim, acu ārsta vizīti vai ginekologu, ko mēs arī esam realizējuši. Protams, šis spektrs ir jāpalielina, un mums ir jāatrod vēl speciālisti, kuri ir gatavi ārpus savām prakšu vietām doties uz Skrundu, un tur ļoti labi strādā mūsu sociālais aprūpes centrs Maruts Brīksnes vadībā, kurš ļoti aktīvi veic šo darbu. Un arī galvenais ir sakārtot pienācīgi šo pašu infrastruktūru, kā mēs mēdzam teikt, ir telpas, jo mums katram arī kā pacientam ir patīkami iet sakārtotās telpās un runāt ar zinošu speciālistu. Tāpēc arī uzsāktais projekts par ārstu privātu prakšu sakārtošanu, kas arī ir šā gada projekts, kurš arī, jāsaka, pateicoties pēdiņās valdības neveiksmīgam iepirkumam 2 gadu garumā, ir tā finalizējies, ka mums pašiem jāveic šis iepirkums, kurš tiks arī veikts un arī sakārtot šī infrastruktūra. Vienotība saka, izstrādāsim un ieviesīsim pakalpojumu bezmaksas braukšanai brīvbiļetes senioriem un skolēniem, dodot izvēli brīvbiļešu vērtību izlietot pēc saviem ieskatiem – mājoklim, veselībai, kultūrai vai pusdienām. Kā tas būs reālā dzīvē? Kā tas notiks? Ja es esmu seniors vai skolēns, kā tas notiks? Patiesībā jau mēs labi zinām, ka šie paši transporti kursē, un būtībā viņš jau tagad arī notiek. Kad bezmaksas transporta pārvietošanās tagad arī, kā saka, vienlaicīgi bērnu autobusu ar pieaugušo tā braukšana arī notiek. Būtībā tas jau ir tas pats. Par biļetēm, diemžēl runāsim skaidru un atklātu, piemēram, uz Rāņķiem, cik es zinu, ka cilvēki neizmanto. Ir iespēja, bet neizmanto. Pašvaldība samaksā, bet pakalpojums nav izmantots. Jā, pakalpojums nav izmantots. Tur tā problēma ir tā, ka nesaskan laiki ar stundām, ar laikiem, kad beidzās nodarbības, tur ir tā problēma. Bet tad jūs tā kā piedāvājat izlietot pēc saviem ieskatiem. Kā jūs to kontrolēsiet? Ja es nebraucu uz mājām ar autobusu, tad es varu to naudiņu iztērēt kaut kam citam? Būtībā jā, jo pakalpojums jau ir apmaksāts. Es gribēju zināt, kā tas būs, kā jūs spēsiet to kontrolēt, jo būs ļoti droši vien būs diezgan liels juceklis. Es domāju, ka nē, jo pakalpojumi jau pašvaldība apmaksā, pārvadājums jau pašvaldība apmaksā. Un tas jau būtībā ir tieši tas pats. Labi, skaidrs, paldies, ir piebilstams kaut kas. Jā, es varētu teikt, ka tā gluži tik vienkārši tas viss nenotiek. Tie, kas strādā pašvaldībās, ļoti labi zina, ko nozīmē iepirkums, ko nozīmē skaits. Un viss tiek nevis vienkārši tā pārvadāts par velti nekas nenotiek. Visur pašvaldība maksā, un visur notiek arī kontrole, par ko maksā, par tām pašām skolēnu brīvbiļetēm, kuras tiek kontrolētas no pasažieru pārvadātāju puses. Mēs esam panākuši šo vienošanos, un maksā par reālo braukšanu. Un, ja mēs kopumā skatāmies, arī skolēnu pārvadājumu ar mūsu pašvaldības autobusiem jau nav par velti. Tie 42,000 gadā, tad jautājums uzreiz, kam tad mēs varam noņemt šādu summu, jo viņi nesamazināsies noteikti. Šie pārvadājumi, kas mums ir patreiz, viņi ir minimālā apjomā, lai spētu nodrošināt visiem pagasta iedzīvotājiem, kur dzīvo ārpus Skrundas, nokļuvu uz centru vai nokļuvu uz mūsu tuvākajiem lielākajiem centriem. Un tas nav tik vienkārši, ka šo naudu var pirmkārt tā izdalīt cilvēkiem un izmantot, jo, kā saprotāji, ar visu ir saistošiem noteikumiem jāparedz. Un arī tas ir jāparedz kategorijas, un tad, kad mēs šo budžetu redzēsim reāli, kad mēs saliksim šīs grupas, tad jāskatās, vai tomēr tā būs. Es aprobežotos un teiktu, ka ļoti svarīgi mums ir nodrošināt pirmkārt skolēnu pārvadājums, ko mēs veicam, un arī no tālākiem punktiem, kuri tālu, bet cilvēks dzīvo viens tikai tur, un tomēr šis autobus maršruts izmaksā naudas turien. Un, protams, atbalstīt tās aktivitātes, kuras mēs vienmēr esam balstījuši, pensionāru dažādas saietu apmeklējums, bet nevis tā vienkārši piešķirt virtuāli kam šo naudu. Tāpat nebūs iespējams, ja mēs skatāmies no budžeta vadības un arī no tiem noteikumiem un likumiem, ko mūsu valstī darbojas attiecībā uz finansu sadalu.
Vai ir kas piebilstams? Nu, būtībā jau ir tie paši bērnu autobusu transporti, kas kursē, būtībā viņi jau kursē noteiktos laikos. Tā pašā laikā to iedzīvotāji būtībā arī var izmantot. Un ja iet runa par pensionāriem vai kādu citu braucienu, nu, tā jau arī notiekās, ka pašvaldība viņus finansē. Jā, bet tā ir pašvaldības nauda. Tas nav par velti, ka mēs varam izdalīt kādam un nākošais. Šie paši autobusi jau ir mums dot ar mērķi. Un pirmkārt, tie primāri ir skolēnu pārvadājumi. Un, protams, ka laukos neviens neaizliedz, ja ir iedzīvotājs un ir vieta iekāpt šajā autobusā, paņemt un šo iedzīvotāju aizvest līdz centram. Bet tieši mēs esam saņēmuši signālus gan no Rudbāžiem, gan no Sieksādes, kur šie skolēnu pārvadājumi ir ļoti pilni, ka tieši vecāki protestēja, ka mēs ņemam, tas ir autobusu vadītāji, ņem papildus un pārvadā iedzīvotājs. Un arī šī programma, kurā mēs saņemam šos autobusus, nosaka, ka šie autobusi ir paredzēti vienīgi un tikai skolēnu pārvadājumiem. Paldies! Ja mēs runājam par tādu svarīgu jomu kā izglītība, tad Reģiona alianse saka, iestājāmies par to, lai katram iedzīvotājam neatkarīgi no vecuma nodrošināt iespēju iegūt izglītību, vai šobrīd ar to ir problēmas? Mēs varam piedāvāt to plašāku loku, klāstu, pakalpojumu klāstu, un manuprāt, ka Skrundā ir šī sistēma tā veiksmīgi izveidojusies, gan sākot jau no pirmskolu izglītības, interešu izglītība, arodu izglītība, arī vidusskolas izglītība, un, protams, arī, kas būtu svarīgi attīstīt, un es domāju, tās ir Skrundas perspektīvas, tā ir cilvēku mūža izglītība vecumā, varbūt pēc 30 gadiem, varbūt arī vēl vecākam iedzīvotājiem, kuram ir vairāk brīvais laiks, viņš var papildināt savu zināšanas un varbūt pat iespēju līdz ar to atrast kādu sev noderīgu lietu darbam. Vai jau ir konkrēti domājuši, kas varētu būt šai mūža izglītības jomā, kas varētu būt tā izglītība? Tie gan ir vairāk tādi semināri un kursi, ko mēs varētu piedāvāt mūsu iedzīvotājiem, par ko mēs runājam, jo vadoties no tās pozitīvās pieredzes, kas kādreiz bija bijušajā Kuldīgas rajonā, pieaugušo izglītības centra, šādu modeli mēs varētu arī organizēt pie kultūras nama. Un tomēr mēs ļoti labi apzināmies arī analizējot to, kā iedzīvotāji apmeklē pasākumus, kur ir pieprasījums uz kādām varbūt interešu grupām. Tā arī mēs veidojam šādu semināru tipa īslaicīgo apmācību kursus varētu. Un mēs sākam arī ar datoru apmācību, kas ir reāli, kas tagad jau notiek. Tas ir tas primārais, ko cilvēki ir paši vēlējušies. Tātad gūt iespēju apgūt datoru zinības, jo tas arī paver pasauli. Paldies! Vienotība, jūs sakāt, atbalstīsim kvalitatīvas izglītības sistēmas izveidi. Vai jūs domājat, ka ir nekvalitatīva šobrīd tā sistēma? Būtībā, vai viņi sauksim par kvalitatīvu vai nekvalitatīvu, tas nebūtu būtisks, bet fakts ir tāds, ka jaunieši pabeidzot pamatskolu, diemžēl aiziet mācīties citur. Un tas jautājums būtu jāpapēta drusku dziļāk un jāpanalizē, kam dēļ tas tā notiekās, kāpēc nepaliek šeit uz vietas. Es domāju, tas nav vienkārši, un tur varbūt ir jāstrādā gan ar vecākiem vai tiem pašiem bērniem, varbūt tiem pašiem pedagogiem ir labas idejas, bet kaut kas īsti nav tā, kā vajadzētu notikt. Tūlīt mēs runāsim par to, jo tas arī ir mans nākamais jautājums, jo izglītībai novadā vislielākais drauds ir šī skolēnu skaita samazināšanās. Tā ir visas Latvijas problēma, bet tieši jautājums, kas jūsuprāt būtu jādara, lai tie skolēni, kas ir novadā, tomēr arī izvēlētos novada skolas. Delīs Klienbergs kundze, lūdzu. Protams, tā ir arī iniciatīva no skolas, konkrēti, ja mēs runājam par vidusskolas grupu, kas mums varbūt izskatās tāda apdraudētāk. Skrundas vidusskola kvalitatīva pakalpojumu sniedzējs kā izglītības devējs ir laba. Bet problēma varbūt ir tajā, ka skolēni, ar kuriem es personīgi esmu runājis, kāpēc viņi izvēlas vidusskolu startēt citur, arī ar vecākiem, kuri ir vērsušies domē, būtu ļoti veiksmīgi, ja skola domātu, kā šo skolēnu potenciālo pēc 9. klases paturēt savā skolā, radīt viņam tādus apstākļus un iespējas, ka viņš ir vajadzīgs šai skolai un viņš ir vajadzīgs šam novadam. Un arī tad, kad mūsu audzēkņi dodas prom uz Drūzes vidusskolu, kur vairums mūsu skolēni tomēr mācās vidusskolas grupā, arī tur viņi atzīst to, ka viņi jūt šo savu nepieciešamību, viņi jūt šo savu vajadzību būt tajā vietā, viņi ir novērtēti jau kā vidusskola audzēkņi ar to savu piederību. Un tas, man liekas, ka tas svarīgais, un arī skolas tradīcijas, protams, ir tās, kur varētu vēl būt tas potenciāls, kā piesaistīt. Es nepiekrītu viedoklim, ka
bērni vēlas doties prom no mājām un tāpēc izvēlas citas vietas. Es domāju, ka tas nav galvenais arguments. Galvenais arguments ir šajā saturā un piederībā, manuprāt. Vai ir kas piebilstams? Es domāju nedaudz savādāk šo jautājumu tā, ka ideja runāt vairāk ar uzņēmējiem, lai tie bērni, labi, lai viņš aiziet mācīties, varbūt viņš izvēlās profesionālo kādu no izglītības jomām vai sfērām, lai viņš atgrieztos šeit un to praksi iegūst šeit. Tādējādā veidā pirmkārtām uzņēmējs gūst saikni ar to jauno cilvēku. Varbūt, ka tas cilvēks šeit viņam interesējas tepat pie mājām, viņš pēc tam, kā saka, gūst praksi, iemaņas un varbūt šeit pat arī atgriežas un paliek strādāt. Paldies par atbildēm. Mēs esam nonākuši līdz tai daļai, kad noskatīsimies iedzīvotāju intervijas. Tie ir pavisam nejauši uz ielas Skrunas novadā sastapt cilvēki, kas vērtēja aizvadītos 4 gadus un uzdeva arī kādu jautājumu, ja viņi to vēlējās. Es gribētu to, kā teikt, tirgu uzlabot, galdus smukākus un tā. Lai nepūš vējš, kaut ko bišķiņu pataisīt. Drūmi stāvēt ziemas laikā, drūmi stāvēt pavasarī, drūmi stāvēt rudeņos. Mani visvairāk uztrauc trotuārs pie policijas. Jo tur, vai kad tiešām tur nav nekāda iespēja viņu salabot. Tur mūždien tā lielā peļķe un tās flīzītes saplīsušās, ko kājas ķerās, nevar paiet. Cik tālu un kāpēc ir apstājies tas biogāzes projekts, kas bija iesākts Rudbāžos, un kāpēc viņš ir apstājies? Man viss sastāpējušais jautājums ir par komunāliem. Mums par to, ka dūmvadu viņi atbraukuši apskatīt dūmvadus, paņem 80 latus no mūsu mājas. Kā ir citām mājām, to mēs nezinām. Tagad mēs esam parādos līdz kaklam. Tātad Badauskas kundze vēlējās uzzināt par Skrundas tirgus uzlabošanu, vai ir kaut kas paredzēts, Klenbergas kundze? Es varu apgalvot, ka tas ir viens no mūsu arī uzdevumiem, kas arī ir kā darba uzdevums nākotnē. Viņš arī bija iekļauts tajā kopējā darba sarakstā šajā periodā, jo tas nav tikai tirgus jautājums, tas ir viss šīs teritorijas piegulušās pārprojektēšanas jautājums. Un, protams, ka ir kādi primāri jautājumi vienmēr vairāk sasāpējuši, un šai brīdī finansējumi tam nebija. Ja būs iespēja, protams, tuvākā laikā pie fondu pieejamības, mēs noteikti pie šī arī turpināsim strādāt. Tas ir plāns. Veinbachs kundze vēlējās zināt par gājēju ietvi pie policijas, vai arī tur kaut kas ir domāts mainīt, Piļecka kungs? Policijas ēka. Es godīgi sakot, neesmu tam dotā brīdī pievērsis uzmanību, bet, ja tā godīgi, es papētīšu, es tur ļoti maz pats pārvietojos, taisni par to gājēju. Es nemāku komentēt, jo es īsti nezinu to situāciju. Es varu atbildēt. Ceļu fonda komisija, kurā Ainars Piļeckis arī pats darbojās, droši vien tajās reizēs, kad Ainam nebija iespēja atbraukt, varbūt ir runājis. Jā, mums ir šis mazais plāns šīm te lokālajām, ja vietējām ieliņām, un tāda jau nav tikai Saldus iela, kurā ir trotuārs, tāda ir Celtnieka iela Skrundā. Un atkal mums ir proporcionāli jāskatās, cik mēs varam ieguldīt Skrundā, neaizmirstot mūsu arī lauku pagastu centru teritorijas. Protams, arī Skrundas trotuārs tiks sakārtots. Mēs ņemam vērā šo iespēju, ka A9 ceļš, šī ceļa remonta laikā mums varētu rasties kāds papildus iespējas izmantot to virskārtu segumu, kas ir noņemams no patreizējā ceļa, un salabot kādu Skrundas ielu. Par flīzēm un trotuāru, jā, tas ir konkrēts jautājums, pie kā arī izpilddirektors ir pieķēries kopā ar šo komisiju, un trotuārs tiks sakārtots šogad. Didzis no Rudbāžu pagasta aizskāra novadu vienu no sāpīgākajām tēmām. Tā ir ārkārtīgi dārga apkūre. Viņš jautāja, kas tad notika ar šo biogāzes projektu, Piļecka kungs. Es godīgi sakot, par biogāzi esmu nedaudz papētījis tās lietas un godīgi varu skaidru atklāti pateikt. Ja, ir divas lietas, divas medaļas puses šim uzņēmējas darbības veidam. Viena ir tā, ka labi, viņi būvē, viņi darbojās. Otra lieta, mēs patiesībā pakļauju riskam esošos uzņēmējus, tie, kas nodarbojas ar lauksaimniecību. Turklāt vēl nāk virkni jautājumu, kas notiekās ar tarifiem. Es būtībā nekādu milzīgu ieguvumu neredzu. Manā skatījumā drīzāk būtu risinājums katlamāja koģenerācija, ražot elektrību turpat uz vietas, kas būtībā
ir tikai inženiertehnisks jautājums. Tikai inženiertehnisks jautājums. Jā, Tas to varētu īstenot. Jā, un finanses. Kāpēc līdz šim neīstenot? Tik dārgi jāmaksā par apkuri. Patreiz to var veikt tikai komunālā saimniecība. Un otra lieta, tad tika pieminēts jautājums par komunālā saimniecību. No Raņķiem vaicāja, vai ne? Mēs būsim pie tā jautājuma. Mēs pienāksim. Tad varbūt tas arī atbild. Kleinbergs kundze, kā risināt šo ārkārtīgi sāpīgo problēmu ar apkuri? Jā, arī šogad tas tika jau darīts visu periodu garumā, sākot no rudens, jo ne jau no gāzes cena pacēlās vienā gadā, viņa pakāpenis ceļās un celsies. Ja es atbildu uz jautājumam par konkrētām lietām, par šīs stacijas būvniecību, koģenerācijas iespējamās, jeb biogāzes, sāksim ar to, tātad pašu zemnieku iniciatīva bija tā, ka tur nevajadzētu to darīt, lai gan doma bija gatava iesaistīties tieši tādā veidā risināt. Es redzu šo atšķirību tarifos un arī izvērtējot, es domāju, ka mēs varējām panākt risinājumu, ka netiek varbūt izmantot vairāk zaļā masa, bet varbūt vairāk sadarbība ar mūsu to cūka kompleksu, kas tur atrodas. Nākošais par riskiem. Zemnieks saka, jā, tas tiek apdraudējums, zemes noplicināšana, ceļu izdāngāšana, bet mēs jau esam patiesībā nevis mēs, bet valsts jau to ir šo risku jau radījusi. Un būsim reāli, un skatīsimies patiesībā acīs. Gan rudbāžu, gan nīkrācu zemnieki audzē kukurūzu, un rudens sezonās viņi ved vienkārši uz vaiņot, nevis uz rudbāžiem. Un kamēr šī sistēma nebūs sakārtot līdz galam, mēs varēsim ierobežot vai neierobežot Skrundā. Par koordinācijas staciju arī tur vesela darba grupa, ko arī vadīja izpildu direktors, šogad ir braukusi gan uz Kultī, gan uz Grobiņu, gan uz Liepāju un reāli izskaitīs. Sakiet lūdzu, kur šai brīdī Skrundai 3,2 miljonu, lai šādu koordināciju pacelt, un tas nesamazinās vismaz to tarifu, jo arī šis kredīts, ja mēs ņemt, ir jāatmaksā kādam. Protams, tas arī nenoliedz iespēju, kad ir jāmeklē citi risinājumi. Un arī iedzīvotājiem ļoti iespējams, ka ir jāvienojas uz mājas konkrēts apkurs, vienas ēkas konkrēts apkurs sistēmas ieviešanu. Šādu priekšlikumu arī ir izteicis Grānberga, piedāvājot katlus, ko mēs iedzīvotāji sapulcē, starp citu, kad tikāmies ar iedzīvotājiem, arī vēstījām kā informāciju. Paldies! Jā, bet īsi. Patiesībā ir jādara no otra gala. Vislielākais patēriņš ir pašās mājās, un būtībā lielākās investīcijas jāveic mājokļu renovācijā. Siltināšanā, energoaudīts un siltināšanā. Tad runāsim par Lidijas kundzes jautājumu, kas ir neizpratnē par šo te komunālās saimniecības dārgajiem pakalpojumiem. Mēs saprotam, ka tie ir dārgi, iedzīvotājiem nepieņem, bet kā risināt šo lietu? Piļets kungs, kā risināt? Manā skatījumā tur komunālā saimniecībā ir jāveic reformas, ir jāpārskata darba pienākumi, darba attiecības un paveiktais darbs. Piedodiet, es diemžēl man viņš nav līdzi, bet štatu saraksts ir diezgan paprāvs un tās lietas ir jāpārskata izmaksu ziņā. To jūs darīsiet. Jā. Ja jūs būsiet kā deputāts, tad jūs to darīsiet. Lūdzu, Kleinbergs kungs, kā risināt šo problēmu? Komunālā saimniecība ir sarežģīta jau pēc savas uzbūves, sāksim ar to. Tas nav pat štatu saraksts, tas ir tas, ko mēs komunālajai saimniecībai esam deleģējuši. Jā, tur ir daudz problēmu, bet visus šos 4 gadus daļa deputāti mēģināja runāt, risināt, kur mēs esam pārējie bijuši, kas varbūt šajā pēdējā brīdī nosot to, ko veids komunālā saimniecība, to mēs varam tikai jautāt. Pateicoties tieši komunālās saimniecības vispār valsts pārvaldē strādājošiem iedzīvotājiem, šī nodokļa masa vismaz paliek mūsu nodā, ko tērēt visām šīm vajadzībām, par kurām mēs runājam. Atgriežoties pie Raņķiem, pie šīm konkrētā gadījuma, tas ir ļoti sarežģīts. Iedzīvotāji lielā mērā nesaprot arī vienu lietu, ka dzīvokļi, tie, kuri privāti īpašums, ir privāti īpašums, kurā pašvaldība nevar arī iejaukties. Drošības jautājums risina valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests, kur veids pārbaudas un secina, ka šī māja vai šī dzīvokļa nav konkrēti drošībai atbilstoši tātad sagatavot, un šis jautājums arī jārisina. Šeit varbūt mēs minējam konkrētas ciparus. Es domāju, ka vēl viena liela problēma, kāpēc varbūt iedzīvotāji sašutuši, ir mūsu dienesta, varbūt komunālās saimniecības komunikācija ar iedzīvotājiem. Viņi daudz ļoti labus darbus dara, veids,
bet varbūt ļoti slikti proti paskaidrot, kas šajā darbā tad sastāv tās izmaksas un kāpēc viņas ir tādas. Un ne jau vienmēr tieši komunālā saimniecība nosaka eksperta izmaksas, to nosaka pats eksperts. Ja mums ir lētāks, meklējam, bet ejam kopā un daram. Visvairāk, manuprāt, ir tas, ka mēs, protams, nosodīt un mazāk paši vēlamies piedalīties tajā jautājuma risināšanā. 4 gadi nav maz laiks. Paldies! Pienākuši esam pie pēdējās sadaļas, kad jūs esat sagatavojuši jautājumus viens otram. Ļauj izvēlēties. Piļecka kungs. Tātad... Mums patreiz ir zināms tāda situācija, kad tuvākā nākotnē varētu būt reforma. Kā Nelija uz to jautājumu skatās un kā to uztvers, pieņemsim, Raņķi iedzīvotāji, kas ir tuvu pie Kuldīgas par teritoriālo reformu. Paldies par šo jautājumu. Es tieši to gribēju uzdot koalīcijas partijas pārstāvim, jo es domāju, ka tu to pat varētu labāk skaidrot, kā es šai brīdī skatītājiem, jo mans personīgais viedoklis, ka mums ir jābūt pirmkārt elastīgiem. Ir jāizvērtē plus mīnus, jo mēs neesam pat izvērtējuši šīs reformas rezultātus, mēs esam tikai paveikuši vienu posmu. Bet ja valsts politika ir virzīta uz šo formulu 21+9, tad mums arī ir jāsaprot, ka palikt nomalē un gaidīt, kad kāds atnāks un teiks, no viss pēdējais brīdis klāt jums ir jāizvēlas, arī nevajadzētu. Vajadzētu ļoti elastīgi saprast. Izvēle ir starp Kuldīgas novadu un Saldus novadu. Jā, jo mēs šajā kartē esam piezīmēti pie Saldus novadu, jo tieši šis ceļš, A9 ceļš ir noteicis mūsu šo darbību. Reģiona alianses kā partija tomēr iestājas par to, lai mēs patreiz šo reformu saglabātu, kādu viņi ir jau pēc šīs jau viena procesa veidā, izvērtētu un pamatoti teikt, ka mums vajag tā vai citādi. Jo, ja mēs palūkojamies šajā kartē, kas ir tā, teiksim, tas tāds mēģinājums iezīmēts, jau arī vēl ir tādas mazās saliņas, kur nes kāpēc ir atstāts. Ja mēs ejam uz vienotu lielumu vai kaut kādu iedzīvotāju skaitu, tad tam ir cita jēga. Ja? Un tāpēc arī mans jautājums uzreiz būtu, lūk, koalīcijas partija ir šo reformu tā teikt, arī apstiprinājusi publiskajā telpā. Kas ir tie argumenti, kāpēc mums vajadzētu šajā reformā piedalīties? Nē, būtībā mēs jau esam izvēles priekšā, vainu, bet tai pašā laikā es godīgi sakot, gribēju no jums... Jūs esat par Saldu vai par Kuldīgu? Es esmu par Saldu. Par Saldus novadu. Bet kā to jautājums ir cieši jārunā ar iedzīvotājiem. Būtībā es domāju, vai būtu prāta darbs Raņķu cilvēkiem, kas atrodas pie Kuldīgas, tagad, kā saka, novadu vienkārši piezīmēt pie Saldus. Īsti pareizi tas nebūtu. Būtu vajadzīgi, tur jādiskutē ar cilvēkiem, jāprunājās, kā tas ir iespējams, tikai tādā veidā viennozīmīgi apvilkt ar iezīmēt kartē. Paldies, bet mums ir jāiet uz nākamo jautājumu. Lūdzu, Piļecka kungs, jūs jautājums. Būtībā mēs jau aizskārām to jautājumu, tas bija par ceļiem. Kā Nelija, tu domā, kā mēs varam atrisināt, ja pašvaldībām trūkst katastrofāli līdzekļi, un mēs gadiem uz ceļiem, teiksim, neveicam kapitālos remontus? Īsi lūdzu. Tad mēs varam paveikt to, ko varam paveikt ar finansējumu, ko valsts ir iedalījusi, un Ainar, tev bija varbūt pašam lielākā iespēja to darīt, ja tu man jautāji, jo darbojoties Tehnisko lietu komitejā, kas ir pie pašvaldības savienības, šos jautājumus nepārtraukt šī komiteja uzstāda valdībai, institūcijām, kā pašvaldībām saglabāt šo ceļu. To, kurš kādreiz padomju laikos ir izbūvēts un kuram pat nav elementāra remonta kārtiņu uzlikt. Mēs nesaglabāsim, ja mēs nepārdalīsim vairāk līdzekļus. Šajā gadā tie ir 18,000. Mūsu kopā tomēr esam atbalstījuši šo periodu, bet nākotnē tā ir, lūk, atkal mums ir ļoti paveicies, mums ir varbūt saraksts no šīs koalīcijas partijas, mēs varam un arī iedzīvotājiem konkrēti iespēju vērsties, uzrunāt, jautāt un prasīt. Es esmu pār. Lūdzu, Nelija, jūs Man ļoti konkrēts tāds varbūt ētikas jautājums, Ainar. Kā jūs raugāties kā partija kopumā uz politiķa reputāciju? Viņai būtu jābūt labai, vai tas ir gluži vienalga? Kā jūs skatāties, ja deputāta kandidātam varbūt šis ētikas jautājums ir tāds diskutējums reizēm? Jums ir šis ētikas jautājums svarīgs un reputācija? Man būtībā viņš ir ļoti svarīgs. Un partijai kopumā? Pēc būtības, jā. Un pēc fakta? Grūti pateikt. Par katru personālu es atbildēt nevaru.
Teikšu jums paldies par piedalīšanos diskusijā, un Skrundas novada iedzīvotājus aicinu iet uz vēlēšanām un izvēlēties kādu no šiem 2 sarakstiem. Paldies, ka skatījāties!